Nu, jāsaka, ļoti simpātisks iespējas. Un vispirms gribētos teikt, ka arī programma bija ļoti pārdomāta. Jo šādā klavieru duetā viegli ir iekrist tādā rasolā un lielā raibumā, bet šeit arī no programmas, no repertuāra viedokļa programma bija ļoti pārdomāta. Un pirmajā daļā tātad Alfrēda Šnickas mūzika un otrajā daļā amerikāņi Geršvins Bernsteins un Deivs Brubeks. Un jāsaka, ka Šnitkas mūzika neapšaubām ir krieviska, noskaņu bagāta, un pirmā Puškina svīta ar tādu krievisku smeldzi, varbūt otrā Gogoļa svīta šeit bija ļoti ironiska, asprātīga, humora pilna mūzika. Un, ja reiz tā ir rakstīta teātra izrādē, es domāju, ka viņi ļoti labi derētu arī kā filmu mūzika, jo visas tās noskaņu maiņas, un kā gan šeit neatcerēties mūsu lielisko klavieru duetu Noru Noviku un Rafi Haradžaņanu, un viņu spēlēto Gavriļina svīta šajās noskaņās arī bija veidota dažkārt tāda mūzikas stilizācija. Otrā daļa izraisa varbūt tādas zināmas pārdomas, jo gribējās lielāku atraisītību, lielāku svinga izjūtu un nedaudz bezkaunības un lielāks brīvības. Un beigās abi mākslinieki atraisījās, tieši piedevās, parādījās šis svinga elements un tāds atraisītība, ko prasa džess. Bet visā visumā, protams, tās melodijas ļoti patīkamas un ausī zināmas, gan Porgy un Bess, gan Bernsteina Vestsaidas stāsta melodijas. Un iegādojoties biļetes, šis bija vienīgais koncerts, par kuru es pārdomāju, kā tad tas ir, vai Baltkrievu pianists vispār ir kāds labs, pazīstams. Bet man prieks, ka tomēr koncerts bija vērtīgs, izziņu bagāts un šīs šaubas man izkliedējās.